This meeting is being recorded. Labvakar! Mans vārds ir Alīna. Esmu no Pierīgas partnerības un kopā ar kolēģiem no partnerības Daugavpils mēs īstenojam projektu Kopienu pārdomāta attīstība, kurā ietveros notiek arī šī te aktivitāte. Pagājušajā gadā Sabiedrības integrācijas fonda ietveros 3 kopienas ir jau izstrādājušas stratēģijas, un šovakar jūs iepazīsieties ar šīm te 3 stratēģijām no Jaunolaines, Dzilneciema un Medemciema. Un ir jau ķekavas kopienas, kas šogad izstrādās. Un te ir arī aicinājums jaunajiem. Šeit būs praktiski piemēri. Arī Ilze Barone stāstīs, kas ir jāņem vērā tām kopienām, kas plāno tikai izstrādāt stratēģijas un ar ko sākt. Līdz ar to šodienas tikšanās būs praktiski ieteikumi kopienām, kuri domā par stratēģiju, un arī mēģināsim atbildēt, kāpēc nepieciešamas stratēģijas. Un, ja ir kādi jautājumi lektoram, droši pierakst tad čatā un uzdosim laika gaitā. Un no savas puses gribu teikt, ka Pierīgas partnerība ikdienā strādā ar kopienām, organizēs dažādas pasākumus, un, ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties. Aiga, vai ir kādi ceļa vārdi šodienas dalībniekiem, tie, kas klausās? Jā, labvakar visiem. Prieks redzēt sen pazīstams un netik sen pazīstams sejas. Prieks, ka ir pieslēgušies arī daži, kas no mūsējā novada, Ķekavas novada izstrādās stratēģijas. Tā kā jā, padarbojamies, paklausamies. Un es tieši tāpat kā Alīna var teikt, ka mēs arī ikdienā esam tie partnerība Daugavpils, kas darbojas ar kopienām un ar iedzīvotāju iesaisti. Paldies! Ceļa vārdi ir nodoti, un tad es nodošu pirmo stafetes kociņu pirmajai kopienai, kas ir stratēģija pabeigšu izstrādāt pagājušā gada decembrī, nogalē. Tas ir visi jaunākie, es teikšu, kas ir pēdējie. Līdz ar to tā atmiņa ir vissvaigākā. Tad Māja Bēbere no Jaunolainas attīstības biedrības, un izstāstiet par savu pieredzi. Zinu, ka tā jums jau ir otrā stratēģija. Tā kā došu. Jā, sveiciens visiem! Es esmu arī gatava mazliet padalīties, kā saka, pieturoties pie satura vieglāk. Jā, nu kā skatoties no Jaunolainas viedokļa, nemaz kaut kas neiet, vai ne? Tā? Iet Kas tagad iet prezentācija. Jā, nosacīt mums šī ir otrā stratēģija, bet ir maza atšķirība. Respektīvi, mēs esam izstrādājuši no 3. līdz 5. gadam mums bija tagad stratēģija, tā kā vienu esam noslēguši, varētu veikt arī analīzi, bet tā bija vērsta tīri mums uz biedrības aktivitātēm, uz biedrības mērķu sasniegšanu. Jā, protams, šeit arī mēs identificējam šo sasaisti biedrība un kopiena, kas tad ir tas vienojošais vai kur ir tā atšķirība. Bet jā, šī stratēģija tagad jau šim un nākamajam gadam savā ziņā īstermiņa vai vidē termiņa, tā ir mums vērsta jau kā kopienai, piesaistot arī citas mūsu aktīvās biedrības, tā skaitā senioru biedrības. Principā īsi, mēs kā ciems Jaunolainā esam lielciems, tas arī jāņem vērā. Tad mums ir gan privātu māju rajons, gan daudz dzīvokļu mājas ar vairāk kā 3700 iedzīvotāju. Tepat ir Rīga un Olaina ar ērtu infrastruktūru, tā kā mēs esam ļoti sasniedzami. Un kā visi uzsver, ka mums ļoti ērti līdz ar to dzīvesvieta, un mēs esam tas mērķis, tā kā, kas mēs esam, tad mēs esam identificējuši, ka šeit ir zaļa un mierīga vide. Jā, nu un tas, ka mūsu izvērtējot, ka mēs esam vairākas aktīvas biedrības, pamatā jau mēs visvairāk Jaunolainas attīstībai, bet, kā saka, mums ir tie sadarbības partneri, tas pats senioru biedrība Pīlādzis.
Kā arī no pašvaldības puses arī mums ir kultūras dzīves veicinātāji jo ir kultūras nams un ir sporta nams. Līdz ar to tie ikdienas apstākļi ir diezgan tiešām kā pilsēta, liels ciems un specifika līdz ar to ir arī savādāka. Un, jā, tas, kā mēs sākām, kāpēc mēs izlēmām arī turpināt šo stratēģiju, jo mums bija skaidrs, ka stratēģija iedod tādu virzienu. Tu pats izvērtē, ko tu spēj un ko tu dari, kas ir tās prioritātes, jo projektus rakstīt projektu pēc vairs negribās, un plus vēl arī tā iekšējā sajūta, kam to mēs darām. Un izvirzot mērķi, tu saproti, kāpēc šis viss ir svarīgi, ko mēs darām. Un tas pats pamats, ko mēs identificējām, ir to, ka mēs gribam stiprināt pašas kopienas identitāti. Un līdz ar to ilgtermiņā skatoties, kāda mums tā vide ir apkārt, jo jā, mēs saprotam, ka mums ciems aug un mums ir arī riski, ka varētu būt arī pārapdzīvotība šī ciema mērogā. Stratēģija, mūsuprāt, ļauj ne tikai mums pieņemt pareizos lēmumus, bet arī veicināt gan iekšēju uzņēmējdarbību, ko mēs arī identificējam vienu no prioritātēm, gan arī tādu veidot sadarbību ar pašvaldību. Jā, tad tas, kas ir, stratēģijas izstrāde mums veicām arī ar tikšanām, klātienes tikšanām, kas ir būtiski, jo sarunas veidojās vairāk klātienē, tur veidojas diskusija un dialogi. Un ņemot vērā, ka mums katram ir savi viedokļi, tad arī tur šī dažādo viedokļu saprašana, kur tad likt prioritātes vai nelikt, tas ir tas būtiskākais. Un vēl viena lieta, kas savukārt mums ļoti palīdzējusi, ir tas, ka mums ir bijusi tā aizmugure ar biedrības stratēģiju, ir vajadzību apzināšana caur cilvēkiem, arī identitātes. Mums ir bijuši projekti par iedzīvotāju identitāti saistībā ar mūsu ciemu, par tādām maņām kā garša, smarža, un saprotot, kādas ir tas sasaistes, ar ko asociējās arī jaunolēni pašiem iedzīvotājiem. Līdz ar to tas mums ir palīdzējis to vīziju uzburt, ko tad plašāks cilvēku lokus grib, jo jāatzīstās, mēs laikam bijām, skatoties arī no citām izstrādātāju stratēģijām, arī cilvēku iespējams laika trūkuma dēļ, vai arī mūsu pusē nav tik daudz tie aktīvie cilvēki, bet ir katrs savā sētā. Jā, mēs bijām mazāk iesaistīto cilvēku skaita ziņā. Jā, to, ko mēs izvirzījām, mums bija šie attīstības virzieni 2 par kopienas identitāti, kādas aktivitātes mēs gribam, un otrs ir tā sabiedriskā dzīve, par ko tad mēs darām ikdienā un kas tas ir mums vajadzīgs. Un mums ir tās 3 būtiskās lietas, ir publiskās telpas attīstība, dažādi elementi, mežezers kā daba, kā vienojošais, kur ir atpūta rekreācija un ko, kā identitāte arī savā veidā. Šis arī tas zaļums laikam arī nāk. Un trešais aspekts ir sadarbība un iesaiste par brīvprātīgo darbu, par kopienas saikni gan ar draudzi, gan ar citām biedrībām kopā taisot pasākumus. Tas varbūt atšķirīgais no mūsu skatījuma kā kopienai. Mēs redzam, ka mēs esam izlikuši mērķi arī piesaistīt uzņēmējus. Kā kopiena mēs varam darīt, mēs par šo ļoti diskutējām. Un mūsuprāt, pat kopiena var skatīties uz veidu, kādā veidā var palīdzēt arī ekonomiski attīstīt novadu kā tādu. Tas lielākais izaicinājums, kā jau es minēju, ir ne tikai finanšu lietas, kur mēs varam attīstīt, bet šis arī ir tas, kā mēs redzam, ka stratēģija var palīdzēt, jo nereti dažādi fondi, kas nāks vēl arī, piemēram, bijušais aktīvo iedzīvotāju fonds, ar kuru mēs arī pirmo stratēģiju izstrādājām,
ļoti skatās uz to mērķtiecīgo un ilgtermiņa redzējumu. Un tas varbūt tās arī ir tas, kas ir savā ziņā izaicinājums kopīgi noturēt to mērķi, identificēt, bet tas arī palīdz redzēt, kur tam mēs ejam. Un, nu jā, un tad arī veidot šo nesteidzīgo vidi. Tā kā, nu, tur, ja mums šīs nav, tā nesteidzīgā vide, kafejnīca šeit uz vietas, tad mēs viņu varam arī paši radīt. Nu, jā. Um, Tā īsumā par jaunolaini. Jā, ikdienas procesā laikam bija visvairāk grūtāk atrast šo laiku. Mums bija izaicinājums arī sākumā. Mēs bijām piesaistījuši kā pakalpojumu sniedzēju vienu speciālistu atradām, bet ne tikai mums trūkst laika satikties, bet arī speciālistam, un tad līdz ar to mums mainījās. Varbūt mūsu specifika, kad savā ziņā mums palīdzēja izstrādāt cilvēks, kurš ir ļoti daudz par stratēģijām un darbojies, un viņa joprojām ir daļa no mums. Tā kā savā ziņā arī no iekšas veidojās, bet kolēģi Anda, viņa strādā, palīdz arī caur Sēlijā stratēģijas attīstīt un ļoti daudz komunicē ar citām kopienām, līdz ar to viņa darba ikdiena ir saistīta ar kopienas redzējumu. Līdz ar to, manuprāt, viņa ļoti labi, kā saka, no iekšas ir labi pievienotā vērtība, kas izstrādā, ka tu zini drēbi līdz kaulam pilnībā, bet reizēm ir ļoti labi, varbūt, ka piedod tas skats no malas, kā saka, tu redzi kopbildi savādāk. Jā, nu tā bija mūsu tāda specifika, kā mēs to darījām. Jā, nu, laika resursi un cilvēku resursi, jā, vieni no izaicinājumiem. Varbūt nobeigumā, skatoties pēdējās 2 minūtes, tāds praktiskais padoms no mums citām kopienām būtu, kad jā, tas sākt ar sarunu, nevis ar pašu dokumentu, un arī mēs tā darījām. Vispirms mums bija diskusijas, šie dažādie neformālie uzdevumi pat netik tieši, lai saprastu, jā, tam vienam cilvēkam ir jāvelk viss šis kopā, bet tās sarunas deva to ieskatu, kas ir vajadzīgs. Un, jā, nu, būtiski, ka tas ir līdz ar to klātienes pasākumi. Tas rada gan uzticēšanos, gan atvērtību, gan iespēju visiem izrunāties un izteikt savas domas. Nu, jā, un tas kopums ir tas, ka dati, aptaujas, novērojumi, kā saka, turam acis, ausis vaļā un paši komunicējam un aicinām būt atklātiem visiem iedzīvotājiem un sniegt uz āru komentārus. Man liekas, tas ir otrs ieteikums. Paldies, Māja. Jā, tie, kas par jaunolainas attīstības un jaunolainas kopienu dzird pirmo reizi, man ir tīri praktiski jautājumi. Māja, tad jūs šobrīd ir biedrība dibināta, un jūs, man liekas, jau gandrīz 10 gadus strādā. Cik ir tie gadi? Un jums ir tā, man liekas, retā reize, ka jums šobrīd jau ir sava kopienu telpa, un tā arī, man liekas, ir tā lieta, kur jūs tikšanās ar iedzīvotājiem jūs varējāt norganizēt savās telpās. Un citas kopienas padalīsies, kuriem nav šobrīd tās telpas, kā viņi organizēt. Līdz ar to jums ir tas jau savi resursi un savas aktivitātes, ko jūs ikdienā arī darat. Jā, nu, mēs neesam tik ilgi. Īstenībā mums joprojām vēl ir 5 gadi, bet šodien Man jau liekas, ka ilgāk. pusīte ir, jā, bet nu, jā, mēs apzināmies, ka mēs esam diezgan, nu, tā kā jaudīgi darījuši. Ja mums ir vēl šo 5 gadu laikā jau otrā stratēģija, tā kā mēs esam strateģiski gājuši arī jau iepriekš. Jā, nu, līdz kopienu telpai, tas laikam arī ir viens no tiem veidiem, kā tā stratēģija strādā, jo tas bija varbūt tad, kad mums bija kā kopienas stratēģija, kā biedrības, tad mums vēl tāda iespēja nebija. Jā, un tad mēs izmantojam kultūras nama telpas, bet mēs saprotam, pilnīgi saprotu tos cilvēkus, kas organizē un to darīt citās telpās.
Ir īpaši, ka tās nav jūsu, un īstenībā telpa iedod savu vidi un iespēju tādu, nu, tā kā tu diskusiju veidot. Nu, mūsu gadījumā mājīgi, kas mums ir ļoti svarīgi, ko mēs gribam turēt šo kā biedrības to redzējumu, ka tās ir mūsu mājas, un tad tās telpas mums arī mums šķiet mājīgas, un tad mēs arī to diskusiju gribam tā kā veidot mājīgi. Nu, tā telpa iedod to. Un, jā, īstenībā caur stratēģiju, man liekas, mēs tā strateģiski esam gājuši, ka mēs tikām līdz tai telpai. Paldies, Lies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav šobrīd, es došu vārdu Sanitei, kas pārstāv kaimiņciem, bet ir pilnīgi citādāks no Jaunolainas, ir ar savu specifiku, līdz ar to iepazīstina Sanita ar medemeciem stratēģiju, kā jums ir gājis un kādi ir ieteikumi pārējām kopienām. Labvakar, jā. Es pārstāvu tātad medemciem un biedrību medemciem attīstībai. Mēs mazliet kopējam lielo māsu Jaunolainas attīstību ik pa laikam un minam viņiem uz papēžiem ar visādām darbībām. Par mums un stratēģiju tas arī ir iedziens. Mūsu stratēģija ir ļoti saistīts arī ar telpām, kā jau Maija arī minēja. Un vēsturiski mēs apmeklējot kaut kādus vairākus gadus atpakaļ Pierības partnerības organizētos pasākumus, dzirdējām par to, kā citas kopienas stāsta par savām stratēģijas izstrādēm un rāda piemērus, un tad jau mēs skatījāmies, ka tas varētu būt ļoti noderīgi arī priekš mums, bet mēs vēl mazi un zaļi, un vēl to tikai palikām plauktiņā kā nākotnes ieceri. Tad mums bija tapusi arī tāda nepilnīga iekšēji tāds uzmetums arī tieši mūsu biedrības kā attīstībai, kas stāvēja kaut kur plauktiņā, un tad mēs sapratām, ka ir ļoti daudz pasākumu, kurus mēs gribētu organizēt, bet kur ir vajadzīgas šīs te telpas, un kur mēs nevaram neko izdarīt, jo atšķirībā no Jaunolainas mums nav ne kultūras nama, ne savas biedrības, ne sporta nama, nekas cits tāds medemciemā. Mēs neesam lielciems, mēs esam uz pusi mazāks, aptuveni 2000 iedzīvotāji ir medemciemā. Bet toties mēs 2023. gadā saņēmām titulu viedais ciems. Tad kaut kas mums tur notiek, un aktīvo iedzīvotāju kopiena ir, kas kaut ko grib un kaut ko dara. Nu, un tad mēs nonācām pie tā, ka tad līderis izsludina projektu konkursu, kur ir iespējams arī saņemt atbalstu telpu būvei, un tās telpas mums bija ļoti vajadzīgas, un attiecīgi tad līderu projektu noteikumos bija minēts, ka ja kopienai ir stratēģija, kurā ir minēta šī te vajadzība, tad attiecīgi tas ir cits atbalsta apjoms. Tas tad bija tas mūsu lielais motivators saņemties beidzot uzlikt to stratēģiju uz papīra. Un ar ko mēs sākām? Mēs izsludinājām šīs te 3 publiskās tikšanās. No sākuma baiļojoties par to, cik tad atnāks tie cilvēki, jo kā vienmēr visi ir aizņemti un kūtri, kad ir kaut kas jādara. Domājām beigās, kad vai tik nesanāks mums pašiem arī to darīt, kas ir biedrības biedri. Bet bijām patīkami pārsteigti, kad uz sapulcēm ieradās aptuveni 10-11 cilvēki, un tā skaitā arī dažas pilnīgi iepriekš neredzētas pasākumos sejas, kas ļoti aktīvi iesaistījās stratēģijas izstrādē. Kā mēs to darījām? Mēs uzņēmāmies darīt to paši saviem spēkiem. Pirmajā tikšanās reizē mēs visi kopā vienkārši apspriedām savas stiprās un vājās puses. Otrajā tikšanās reizē mēs, ņemot vērā stiprās vājās puses, jau diskutējām par iespējām, ko mēs varam darīt un ko mēs gribētu darīt, un par draudiem. Un pēdējā tikšanās reizē tad no visa šī te iepriekš lemtā mēs vērtējām pēc kritērijiem visas tās iespējas, vai mēs to varam realizēt pašu spēkiem tuvāko 5 gadu laikā, vai nevaram, un vai tas mums vispār ir svarīgi vai nav svarīgi. Un tad attiecīgi mēs sadalījām atkal visas savas iegūtās idejas 4 attiecīgi jomās. Tad tas, kas ir svarīgi
un ir realizējami. Tam mēs ķeramies klāt, to mēs liekam iekšā stratēģijā kā tuvākās 5 gadus mērķus. Tas, kas mums ir svarīgi, bet nav mūsu spēkiem realizējams, to mēs atstājam pašvaldībai darīt. Attiecīgi, kas mums nav varbūt tik svarīgi, bet ko mēs varam izdarīt, tad mēs pagaidām, kad uzradīsies kāds, kam tas liksies svarīgi un kas varēs uzņemties to projektu realizāciju, un kas nav svarīgi un nav realizējami, par tām lietām mēs vispār aizmirstam un nediskutējam vairāk. Šobrīd tad stratēģija mums ir izstrādāta, līderu projekts ir iesniegts un apstiprināts. Esam procesā uz mūsu kopienas mājas būvi, viņa jau top šobrīd. Un tad mums ir arī skaidrs plāns, ko mēs varam darbības apskatīties, un tad, kad ir pašvaldība izsludina, piemēram, šobrīd līdzdalības projektu, tad mums vairs nav jāsēž un jādomā, kādā virzienā mēs to projektu varētu rakstīt. Mums ir jau kaut kādi plāni priekšā, kas mums ir mērķos attīstīt tuvākajā 5 gadē, un tajā virzienā arī mēs tad rakstam. Tā ir tāda īsumā mūsu pieredze. Jā, paldies, Anita. Vai ir kādi jautājumi? Medensiems ir kooperatīva, un tur ir arī tāda būtiskākā lieta, ka jums ir kooperatīva, tā ir jūsu tā pamata daļa līdzīga kā Ķekavā Plakanciemā, Jāņupē, skatījos, ka arī no Jāņupas kopienas ir. Un jums tās publiskās tikšanās notika vienīgajā vietā, kas jums ir viesunams, kas ir pieejams, jā. Un tās ir tās specifikas, kuru, jā, mūsu uzstādījums kā no projekta bija, ka jānodrošina vismaz 3 tikšanās reizes ar iedzīvotājiem par šo te konkrēto stratēģiju. Un jau ieskicējāt, ka jau šobrīd jūs kā kopiena ejat uz savu kopienas mājas izstrādi, lai spētu nodrošināt jau kā biedrība aktivitātes plašākā mērogā. Jā. Lūk, droši uzdodat visus jautājumus, jo tādas iespējas, kā šodien, ka visi kopienu līderi ir vienkopus. Uzdodat praktiskos, tehniskos jautājumus, patās arī čatā. Lūk, pāriesim no 2 kopienas stratēģijām pie eksperta. Ilze, pie tevis mēs jau sākotnēji runājām, ka tu jau sniedz atbalstu citām biedrībām un kopienām, un varbūt tas iedot tām tos praktiskos padomus, kas būtu jāņem vērā, jo viens ir izstrādāt stratēģiju, bet noteikti nākamais arī, kas katram top ir stratēģijas ieviešana, jo stratēģija ir dzīves dokuments, kuru jādod. Ilze Baronei. Došu Ilzei Baronei vārdu vispirms. Jā, sveiki visiem. Skaļi pieteikts. Jā, tas, ko es noteikti šeit šodien esmu dēļ savas praktiskās vairāk darbošanās, jo man laikam tā sagadās bieži vien, ka man situācijās iemet tā kā ar kājām gaisā. Un arī tagad sanāca, jo man principā, ja jums ir stratēģija, projekti ir lielai daļai gājis, tad man man vispirms ir bijusi šī diezgan garā prakse ar kopienas darbu, ar identitātes lietām, ar visu to. Un tad šobrīd esmu nonākusi līdz stratēģijām, jau saprotot to, kā prakses viņu lipināt, kas varbūt ir pieredzē balstīts tādas svarīgākās lietas, un te jau ļoti daudz izskanēja, ko es saklausīju Maijas teikt, kas tajā praksē ir svarīgi, kas arī saskana ar manu redzējumu un visu. Un tāpēc, tad es mazāk varbūt tai pašai stratēģijai pieskaršos, jo tas jau tie piemēri ir tie, ko es esmu balstījusi, kur man liekas arī gan par to, ka meitenes jau minēja par to, ka tas
Stratēģija ir kā tāds dzīves dokuments, kurš mums vēlāk kalpo tāds kā špikerīts, kur tad mēs virzamies, kā nenovirzīties, jo kā ir aktīvajām kopienām, tad mums interesē viss, mēs visur gribam iesaistīties, kur ir kāda iespēja, bet varbūt, lai citreiz enerģiju neiztērētu lieki. Kā tā kā turēt sevi fokusā. Bet es labprāt padalītos ar prezentāciju par to, par aktivitātēm, ar cerību, ka vakar stundā iedvesmos un varbūt pavērs citu skatu leņķus kaut kādām idejām, ko darīt. Varbūt ir kāds, kuri ir problēmas arī ar kopienu, ar to kopdarīšanu. Tā kā tā, tad leksim pāri. Tad sākšu ar to, ka jā, tad sveiciens no brocēniem. Tad tas, kāpēc es šodien esmu, kā jau teicu, tad ir līdzdalība, līdzdarbība, darbs ar kopienām no 14. gada. Un tas, ar ko es sāku 14. gadā, man ļoti paveicās. Es nonācu tādā starptautiskā projektā, kas saucās Atgriezt dzīvi Latvijas mazajās laukos un mazajās pilsētās, kurš ilga 2 gadus. Nu jau mēs jau smējamies ar kolēģi, jau sāk it kā kauns palikt atsaukties uz viņu, bet laikam šis bija tāds vērtīgākais, kur es nonācu un kur es dabūju ļoti labus rīkus vispār par kopienas vērtību, kopienas lomu, iespējām par visu to, un kas bija šajā projektā, ko būtībā tā kā iesēdināja šo 2 gadu laikā kā domāšanu, to, ka kopienas iedzīvotāji un cilvēki ir paši savas vietas eksperti. Un visu, ko tajā brīdī es pārstāvēju pašvaldību, un tas ļāva ļoti labi apvienot šo pašvaldības darbu un uz cilvēkiem, uz iedzīvotājiem sākt skatīties un kopā strādāt kā ar kopienu, jo šajā projektā bija ļoti daudz uzdevumu, mājas darbi, protams, un šīs metodas visas bija jāliek praksē, un galu galā tas ir izrādījies kā tāds it kā vienkārši, ka cilvēki tagad jau tas ir pavisam populāri, tad jā, laikā likās, nu kā cilvēki taču pašvaldībā visi zina, kā vajag un ko vajag. Un šis bija arī, protams, sarežģīti, bet soli pa solim mēs gājām šo ceļu, ka mēs pieradām no sākuma. Protams, visas sapulces, viss bija ļoti grūtas, viņas bija sarežģītas, un kā es smējos, man ir formuliņa par to, ka, ja sabiedrība, ja kopiena nav pieradusi kopā darīt, tad pirmā sapulce ir visai skaļa, otrā jau strukturētāka, trešā jau konstruktīva, un izejot šo cauri, un citreiz citās tēmās, to jau tu zini, kad negaidi no pirmās sapulces tādu konstruktīvu sarunu. Un, nu jā, kad šis bija par to, kad iemācīties sagribēt runāt ar kopienu, sagribēt vaicāt to viedokli, un tad jau aiziet tas pieradums, un tu saproti, ka nāk ārā foršas idejas, un ka kopā ir tas spēks, tāds soli pa solim. Un tad jau praktiskās darbošanās, kur es te tāds, lai bildīts, tad vieglāk runāt, ideja un entuziasms uzvar skepsi, šis bija par mūsu, man bija arī iespēja būt amatnieku mairžotāju biedrībā, kur mēs Brocēnos izveidojām telpu, un arī ļoti biedrība jau bija vairākus gadus, un tad mēs sapratām, ka mums arī vajag šādu kopstrādes, kopradzes telpu un veikaliņu, un kā jau biedrībās mēdz būt, arī mūsu biedrība arī pēc 4-5 darbības gadiem veikaliņš bija, viss bija, bet kaut kā tas entuziasms pazuda, un mūsu gadījumā mums tā darbība lēnu garu izgaisa, jo pazuda tie cilvēki, palika ar vien mazāk aktīvie cilvēki. Un par kopienas, kāpēc šo kā piemēru minu, kas ir mazās vietās ir svarīgi, arī mums pilsētas centrā šī ēka, mazs skaists konteinerīts, un viņš stāvēja ilgi tukšs, un mums kā kopienas aktīviem cilvēkiem, kā patriotiem, lokāli patriotiem, nu, tas sāpēja, ka tik skaista vieta un forša ir tukša, un ka mēs negribējām tur, kā mēs smējamies, zeķu bikšu veikalu tādā vietā. Un tad mēs visu laiku ģenerējām, ko tur varētu, jo tās pašvaldības telpas līderi projekts, kuram beidzies jau termiņš un izsolē nepieteicās neviens, kaut arī cena bija gana laba.
Un arī kāpēc skepse? Tāpēc, ka kā jau mazās vietās tur jau nebūs, kas tad tur būs, redz, kā tas nesanāca. Un kad arī mums, protams, sāpēja par to, ka teica, ka mums nesanāca ar veikaliņu, bet tie bija 4 lieliski gadi, fantastiska pieredze un pievienotā vērtība parādīt, ka mazā pilsētā viss var notikt. Vienkārši ne jau dēļ klientu trūkuma mums beidzās darbība. Un mēs pilnīgi ielikām citu bildi iekšā un izveidojām tādu telpiņu, kur var notikt dažādas kopienai svarīgas lietas, un izrādījās arī, ka tas ir tas, kas mums pietrūk, šāda maza vieta, kur mazas meistarklasītes, mazas satikšanās organizēt. Tad ir sākās tāda jau ar plānošanu, ar teritorijas vietējo saistība, un šis ir tāds iedvesmai varbūt par to, ka šeit nav bijusi stratēģija sākumā. Mēs vienkārši kā kopiena zinot savas vērtības, šajā gadījumā Meža parks, un arī mēs kā aktīvie kopienas dalībnieki sapratām vienā brīdī, bet nevis kā no pašvaldības, bet tiešām kā iedzīvotāji, ka mums biedrības ir aktīvas, un biedrības aktīvi raksta projekts, un kā jau daudz labas lietas rodās tieši uz problēmas bāzes, un mēs sapratām, ka katra biedrība Meža parkā, kuram ir gana liela teritorija, sāk likt dažādus objektus iekšā. Realizēt projekts un ielikt objekts, un ka veidojās tāds kā bardaks, un neviens to īsti nekontrolē, jo nav nekādi tematiskie plāni, nekas tam. Un tad mēs pašvaldību organizēja hakatonu, un mēs izveidojām komandu hakatonam no mūsu stakeholderiem, kas ir saistīti ap ezeru, kam ir Meža parka kāda saistība, uzņēmējs, jauniešus, bet komandu veidojām no tādiem cilvēkiem, kas mēs vispār ikdienā nesastrādājam kopā. Un tas īstenībā ir tāds ieteikums nebaidīties uzrunāt svešos, jo beigās sanāk ļoti labi un konstruktīvi un atnāk jaunas vēsmas un idejas. Un, un tas bija 21. 22. gads, un šobrīd mēs izveidojām hakatonā šo tematisko zonējumu, kas nav dokuments, viņš nav nekur ierakstīts. Viņš ir izvietotas zīmes, un viņš ir tik, cik sociālajos tīklos Meža parkā uz vietas tu vari aprakstu redzēt. Bet tas parāda, ka nevienmēr vajag dokumentu, ka šajā gadījumā tas, ka mēs kā iedzīvotāju grupa viņi paši visu kopā darījām, cilvēki ļoti labi nolasa, ievēro, un turklāt ir gan uzņēmējs ar 3 līderu projektiem pie ezera, jo tur bija vēl papildus. Tālāk pastāstīšu par aktivitāti. Gan pašvaldība realizējas Latvijas projekts, un tas ļoti palīdz, ka ir iezīmēts ogu dārs, mēs stādam upenes, korīntes, vēl kaut ko. Ir rododendru dārs, kas jau bija, iezīmējām. Un tas parks ir domāts kā sabiedrība, viņi turpina veidot. Biedrībām lūdzu, mēs priecājamies par aktivitāti, bet ja ir aktivitāte, tad skatāmies, kur mēs viņu liekam. Tā kā šis ir veids, kā var stratēģija būt bez dokumenta, bet, tad nākamais, man liekas, kas ir tāds vērts kopienā, ir eksperimentēšana, jo es atvainojos, paņemšu ūdeni. Jā, jo man eksperimentēšana ir ļoti tuva ar to, ka tas noņem tādu atbildību par neizdošanos, ka mēs vienkārši mēģinam, mēs uztaisam komandu no dažādās situācijās, un šeit mēs tikām pie Urba Good Practice apbalvojumu, kā atzinības izveidojot šo metodi, kā var vietas idejas eksperimentēt. Un arī tam nevajag principā līdzekļus. Tas ir tāds komandas darbs, viss ir tajā, kāda ir komanda un ideja. Tā kā, un te var redzēt apakšā ir uzrakstīts ieceres osta. Tas parāda to, cik uz dažādām lietām viņu var uzsēdināt un realizēt. Un Sātiņa darīja tā kā uzņēmēja darbības vieta. Tas bija likvidēta skola netālu no Saldus pilsētas, kura
kurā nekas nenotika, un izveidojām kā uzņēmējdarbības kopienas centriņu un pilsētvidi, kur arī tas bija vairāk par to, ka ir plānā liels projekts, bet ir viss jau procesā, bet ir aizmirsts parunāt ar cilvēkiem. Un cik daudz var ietekmēt tas, ja iesaistam cilvēkus šādās lietās, runājot, sarunājoties, un tādās veselīgās komandās mēs varam nokomunicēt un īstenībā tādu sabiedrības skepsi pagriezt par atbalstu. Nu jā, un par tas, kas ir vēl tāds kārtīgi pūra lādē, tas ir darbs ar iedzīvotāju padomēm, un arī šī man tāda lieliskā pieredze ir bijusi redzēt šīs dažādās kopienas, šos dažādās struktūras cilvēkus un kā strādā kopā. Un visiedvesmojošākās man vienmēr ir bijušas kopienas, kur ir vislielākā skepse, ka mēs nevienam neesam vajadzīgi, mūs grib aizklapēt ciet, bet īstenībā tādu, kad ar viņām pastrādā, parunā, saprot, ka tur ir ritīgs resurss, ka viņiem ir tāds kārtīgs kramps, un arī vai šī ir stratēģija, vai palīdzot salikt pa punktiem, salikt kaut kādas prioritātes mērķus, var redzēt, kāds ir izrāviens pēc tam, ka tiešām, un beigās šī kopiena ir tāda, ka parauga kopiena ar to, ko viņi dara, kā viņi redz lietas. Tā kā, nu jā, tas par iedzīvotāju padomēm, jā, tad tas būtu noteikti arī atsevišķs stāsts, bet arī mēs izstrādājam daudz dažādas metodikas, kā strādāt, kā kartēt resursus, un man patīk, ko meitenes arī teica par to strukturētību, par to apkopošanu, kas tad ir tas mūsu kopienas svarīgās lietas, par identitātes vērtību, jo, es atvainojos, ka apkals aizgājiet, un jā, kad tas viss sākās, jo spēcīga kopiena, jo nevaram viens cilvēks atnākt pateikt, tagad brocēna simbols būs ērglis vai kāds cits. Protams, man patika tā doma, ko arī sākumā dzirdēju par to, ka sabiedrība pasaka, kas ir mūsu identitāte. Sabiedrība to noformulē. Un arī mēs prasījām diezgan daudz jautājumus anketās, jo ja spēcina kopienu to identitāti, tad arī tā virzība, man liekas, ir tāda spēcīgāka, stabilāka. Un stratēģija to visu, protams, palīdz tā saturiski virzīt, apkopot, saglabāt, uzturēt to informāciju, ko kopiena dara. Tā kā, jā, es atvainojos par savu kāklu. Varbūt kādi jautājumi. Man ir jautājums, kamēr pārējie domā. Tu daudz minēji, kad cilvēki vienkārši sanāk kopā hakatonā, sanācāt komanda, vēl tur sanācāt komanda. Tā, kā jūs iekustinājāt tos cilvēkus, ka viņi grib sanākt un darboties? Sākumā īstenībā tā bija noteikti iniciatīva, jo mēs te tāds mazais kodoliņš bijām, un tā ir tiešām tāda nepaprasīs, nezināsie pieeja, jo gan šajos hakatonos apzinot, skatoties, kas mums ir pa uzņēmējiem, ko mēs aicinam, un arī tagad veidojot par uzņēmēju darbību tās sadarbības, vienkārši uzrunāt, vai ir interesi, un ir interesi, vienkārši uzrunāšana. Kāds individuālā pieeja? Kā lūdzu? Joprojām individuālā pieeja. Jā, absolūti, un tad jau apauga. Mēs tagad arī tieši taisījām, gribējām pamēģināt. Mums ir pazaru uzņēmēji, kā ir, ja mēs viņus sasaucam kopā, apsēžamies un izdomājam kaut kādu kopprojektu, kaut kādu kopideju, bet bez finansējuma. Tīri kā biznesu. Neviens nedod atlaides, un mēs uztaisījām muzikālo vakaru uz Cieceres ezeru, kur iesaistīts bija gan vietējais kuģīša vieta, kur viņi ir nobāzējušies ar kafēnīcu, supu noma, meitene, kas nodrošina skaņu to ceremoniju, un mēs bijām kā organizatori.
Un mēs likām visi cenas, jo uzņēmēji gribēja uzreiz dot atlaides, gatavi, ka tik pasākums. Mēs teicām, nē, skatāmies, kas notiek, ja mēs ejam ar pilnām cenām, visu kā sanāk, un bija viss pasākums bija izpirkts. Tā kā tad mēs arī mēģinām kustināt, un tas ir vienkārši, ka protams sanākam kopā. Tas jau sākumā arī izskanēja, tas kopā sanākšanas ir visefektīvākās. Tā kā, jā. Jā, un tā ir tā lieta, Ilis, par ko tu sāki runāt par to kopā sanākšanu, jo tās, man liekas, tās pirmās lietas, ko jaunajām kopienām aktīvās WhatsApp grupas, kopīgās tikšanās, kas ir vajadzīgs, un viens, ko tu arī ieskicēji, ka daudzām aktivitātēm nav nepieciešams finansējums, vajadzīgs vienkārši vēlme kaut ko darīt. Kas ir tās lietas, kas tev motivē? Man motivē jebkurš kaut viens cilvēks, kuram mirdz acis un kurš ir gatavs darīt nevis vispirms pa cik, bet ko mēs darām. Tas ir noteikti un arī pierādies, man liekas, neiestrēgt uz to, ka gaidīt un ekspektācijas likt uz tiem, kas varētu kaut ko darīt, bet nedara, bet koncentrēties, ko mēs varam sākumā kaut vai trietā izdarīt, ko mēs varam pēc tam jau kādu pēc tam aicināt klāt, un jo ļoti daudz pievelkās jau pie tādiem enerģijas, kur cilvēki jau kaut ko dara, kur kaut kas notiek. Jo te ir ļoti daudz vērotāji, kas grib pavērot, un tad viņš pieslēgsies. Ko jūs tur sadarīsiet, vai jums tur sanāks vispār kaut kas? Un tad, ja sanāk, tad pieslēdzās. Tā kā, un man liekas, ir forši jāgrib pašiem, un bieži vien, man liekas, iestrēgst uz to, ka sāk gaidīt no citiem, kurš kaut ko izdarīs, kāpēc viņš nevarēja izdarīt, reku viņš taču māk, un viņam vienalga, nē, skatāmies, taisam pasākums vai jebkura aktivitāte tā, kā mēs gribam, ko mēs varam saviem spēkiem izdarīt. Man tā kā kaut vai trietā. Un cik liels kodols jūs esat un kas ikdienā arī par to pašu esošo māju ir atbildīgi? Mēs esam trīs tādas, kur aktīvāks kopā, bet mums ir tāds tā kā kontaktliste ar kādiem līdz 10, 7, 8. Mums ir tādi, kur zina, kad izsauks pasauks, būs pasākums, teiks, jā, taisam, ideja. Un kas bija tagad nesen pavisam, ko es beidzot dabūju augļus, kad šie mazie uzņēmēji, kad paši saka, hev paklau, mums vajadzētu visiem kopā iet un piedalīties izstādē. Tāds, kad jau tā, jo es to visu laiku arī, ka gribētos, ka kāds arī no malas atnāk un pasaka, evu daram, tā nevis organizēt. Un tas, jā, salīdzinoši nesen un ļoti liels prieks. Tā kā kaut kad atnāk. Paldies, Ilis, priedesnojošo stāstu. Un, Deksmit, vai ir vēl kādi jautājumi Ilzei par aktivitātēm? Tad šobrīd ir tāds klusums, tad došu vārdu noslēdzošajam kopienas stāstam otrajai Ilzei no Zilnaciem. Un tūlīt es padalīšos arī ar prezentāciju. Tā. Droši vien jau jāsaka, ka es pieļauju, ka tie, kas dzīvo grobiņā, pat nemaz nezin, kur tādas Zilnciems atrodas. Tas ir jau diezgan tuvu jau Rīgai. Tas ir Mārupas novads. Un tas, ko es gribētu teikt, jā, vispirms laikam liels paldies ir gan partnerībai Daugavkrasts, gan Pierīgas partnerībai par to, ka ir iespēja piedalīties šādā te projektā kopienu pārdomāt attīstību, jo līdz ar finansējumu patiesībā ir tā, ka stratēģijas izstrāde prasa laiku un prasa resursus. Tā kā bez finansējuma droši vien tas būtu daudz grūtāk izdarīt. Un tā kā ir finansējums, tad ir iespējams samaksāt gan par telpām, gan nodrošināt kafijas pauzes. Tā kā jā, paldies par šādu iespēju, un Zilnciemu kopienas šo iespēju izmantoja. Par pašu stratēģiju varam iet uz priekšu. Kāpēc vispār
Kāpēc tiek izstrādāta šāda stratēģija? Svarīgs ir pats tas mērķis, un tas mūsu kopējais mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tas ir pilnīgi noteikti numur viens. Un otrais, kas ir mazliet tāds tā kā slēptāks mērķis, bet stiprināt sabiedrības iesaisti. Stratēģijas izstrādātāji ir nodibinājums Vabītes radošā darbnīca, kas esmu es, manā personā, un iedzīvotāju darba grupa tika izveidota, kas strādāja balstoties tātad uz diskusijām un priekšlikumiem. Stratēģija kalpo kā vadlīnijas pirmkārt jau Zilnciem iedzīvotājiem pašiem, bet tikpat svarīgi arī Mārupas novada pašvaldībai. Mums ir svarīgi nodot to savu ziņu pašvaldībai, lai pašvaldībā zina, kas ir tās lietas, kas mums Zilnciemā ir svarīgas. Un citiem sadarbības partneriem, kā piemēram valsts autoceļi, mums ar šo stratēģiju mēs savu balsi gribam padarīt spēcīgāku. Varam iet tālāk. Par pašu Zilnciem attīstības stratēģijas saturu. Tas, kas ir svarīgi, tieši tāpat kā būvējot māju, ir svarīgi, kādi ir tie pamati. Tieši tāpat arī stratēģijā. Mēs ļoti daudz laika veltījām pie esošās situācijas izvērtējuma. Tā ir Zilnciem vēsture, tas ir kopienas raksturojums, identitāte un vērtības, jo mēs jau diezgan daudz esam ko paveikuši šajā jomā. Zilnciemam ir izstrādāts jau savs logo, kur apakšā stūrītī var redzēt. Mums ir savas vērtības. Mums bija ļoti svarīgi nodefinēt, kādi ir mūsu pieejamie resursi, jo Zilnciems, tā mūsu specifika ir tāda, ka Zilnciemā nav pašvaldībai esoša īpašuma. Līdz ar to tā pašvaldības iesaiste Zilnciema attīstībā ir stipri ierobežota. Līdz ar to mums bija ļoti svarīgi tad nodefinēt un saprast, kādas tad ir tās mūsu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kādi ir vides objekti, kas mums ir apkārt, kas nekur citur neuzrādās, kādi ir sabiedriskie objekti, kāda ir mūsu mobilitāte, kādas ir ielas, ceļi, kāda ir sabiedrības iesaiste, un tad attiecīgi jau ņemot vērā visu šo te esošās situācijas izvērtējumu, jau tiek veidotas vidu analīze, attīstības vīzija, mērķi un rīcības plāns. Pirmajā sanāksmē, pirmais jau, ko mēs izdarījām, jau mēs noteicām šos te 4 pamatvirsienus, uz kuriem tad mēs strādāsim. Tātad viens bloks būs infrastruktūra, mobilitāte, tad turisms, vietējā ekonomika, sabiedrība un kultūra, un tad dabas un rekreācijas attīstība. Jau tika izveidota jau svīda analīze, un līdz ar to, tad, kad mēs definējām un saucām vienkārši visas šīs te lietas, jau definējām tās mūsu stiprās, vājās puses, iespējas un draudus. Un te es gribu pastāstīt vienu tādu mazu viltībiņu varbūt. Tas, ko es dzirdēju no iepriekšējiem runātājiem, bija, kad pirmajā sanāksmē viņi notiek ļoti haotiski, un cilvēkiem vajag runāt daudz, un bija skaidrs, ka arī mums ciemā ir daudz runātāji, un katram liekas, ka tieši tas viņa stāsts ir tas pats svarīgākais. Un ir tā, ka ir ļoti grūti noturēt to fokusu tieši uz to mūsu mērķi. Tātad mūsu mērķis ir definēt, nosaukt visus šīs te esošos objektus. Un tas, ko mēs darījām, un ko es varu ieteikt arī citiem, kas mēģina izstrādāt stratēģijas vai kas vada šādu veidu iedzīvotāju sanāksmes, ir tāda Edvarda de Bono grāmata 6 domāšanas cepures. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši vai nē. Un tas, ko es sanāksmē izdarīju, man bija sagatavotas šādas te cepures. Kāpēc? Ir tā, ka, piemēram, šī te zilā, mēs strādājam praktiski ar šo te zilo cepuri, kur tieši tā arī ir.
tā ir plānošana, organizēšana, kopsavilkums, tātad pašā sākumā, kad tiek izstāstīti visi noteikumi. Un tad ir baltā cepure, kas ir tīri fakti un informācija. Un mēs fokusējamies tikai uz objektīvu informāciju. Mēs nerunājam ne par emocijām, par sapņiem, par plāniem. Un tikko kāds aizrunājās par stāstiem par bērniem, kā kāds kaut kur netiek uz autobusu, par veciem cilvēkiem, par pieredzes stāstiem, tā es atgādinu, ka viss mēs šodien esam šeit, zem baltās cepures, un mēs runājam tikai par faktiem. Rezultātā šī pirmā sanāksme tiešām bija ļoti produktīva. Pēc tam gan bija viens aizrādījums pēc tam kaimiņu čatā, kad neesot ļauts runāt. Jo tad, kad mēs trešo reizi jau klausījāmies stāstu par veco māmu, tad sapratām, nē, mēs esam šeit. Un tas mums ļauj virzīties tālāk. Tas, ko var redzēt šeit prezentācijā, tātad ir šīs te salīmētās lapiņas, un tie arī ir tie mūsu objekti, ar kuriem mēs tālāk pēc tam strādājam. Varam iet tālāk? Šis jau bija mans kā izstrādātāja mājas darbs, tika izveidotas 4 atsevišķas SWID analīzes katrai no šīm te jomām, un katrai šai te jomai tika noteikts tātad šīs te stiprās vājās puses, iespējas un draudi. Varam iet tālāk. Tad, kad bija jau otrā sanāksme tad jau pamatojoties uz šo te SWID analīzi un jau konkrētiem jau šiem te situācijas izvērtējumiem tika izvirzīti mērķi. Viens jau bija, kas bija mani kā izstrādātāji ieteikumi, un tad jau nāca tie, kas ir papildināti jau dalībnieku ieteikumi. Un, kas bija svarīgi, formulēts sagaidāmais rezultāts. Un tālāk jau mans kā izstrādātāja mājas darbs bija jau stratēģijas projektu izsūtīšana iedzīvotājiem ciematā, un iesniegšanai, priekšlikumu sagatavošanai arī pašvaldībai. Varam iet tālāk. Pēc izsūtīšanas, tika saņemti priekšlikumi, kur daļa tika iekļauti jau stratēģijā. Protams, ne visi. Daļa tika apkopoti vienā, bet katrā ziņā mēs nonācām atkal pie ļoti labiem secinājumiem par to, ko un kā darboties tālāk uz priekšu. Varam iet tālāk. Un tad jau noslēdzošajā trešajā sanāksmē, tad jau bija stratēģijas, prezentācija, tad jau tālāk bija jau diskusijas par mērķu tālāku virzību, ko mēs darām, un diskusijas arī, ko mēs darām ar šiem te saņemtajiem priekšlikumiem. Un tas, par ko man ļoti liels prieks bija, ka sanāksmē piedalījās gan domas priekšsēdētājs, gan attīstības pārvaldes vadītāji, gan Pierīgas partnerība, gan baznīca, jo Dzilneciemā ir tā īpatnība, ka mums nav pašvaldības īpašumu, bet mums ir mācītāja mūža, un mums baznīcai pieder vairāk īpašumu. Līdz ar to man gribas teikt, ka baznīca Dzilneciemā ir tāds liels spēlētājs. Varam iet tālāk. Es nezinu, vai mums ir jēgas īsti skatīt tagad katrā sadaļā, kādi bija šie te priekšlikumi, bet tā, lai saprastu, piemēram, par to pašu par infrastruktūru, mēs nonācām pie tādām atziņām, par kurām mēs iepriekš agrāk nekad nebijām domājuši. Ir tā īpatnība Dzilneciemā, kad iet Liepājas šoseja, braucot virzienā no Rīgas, nogriežoties pa kreisi, uzreiz ir zīme, kur sākas Dzilnu ciems, nogriežoties pa labi, uzreiz ir zīme, kad sākas Skārtu ciems.
abas autobusu pieturas Dzilnu ciemam atrodas šosejas pretējā pusē. Rezultātā cilvēkiem, lai nokļūtu uz autobusu un no autobusu, nāks šķērsot brauktuvi, bet šogad, paldies Dievam, ir saņemtas labas ziņas no valsts autoceļiem, ka tiek uzsākta šosejas pārbūve šajā posmā. Tā kā mēs ceram uz drošu pārēju arī. Jā, par stendiem, objektiem tie ir uztaisīti, bet tas, ka gribas, lai pašvaldība par viņiem tomēr vairāk rūpētos un tad saprast, kas ir tas, ko dara pašvaldība un ko dara vietējie iedzīvotāji un kopiena. Tā, kas mums ir tālāk. Jā, tad ir jautājums par pasākumiem, kur mēs piedalāmies. Tas, ar ko mēs saskaramies, ka mums nav kur tikties, mums nav telpu sanāksmēm, jo par visām telpām arī tās, kuras mēs īrējām, tagad organizējot šīs sanāksmes, par visām tika maksāts. Un, līdz ar to es ceru, ka mums izdosies realizēt šovasar vienu projektu un tikt arī pie kopienas telpām. Turpinām rīkot talkas. Jau tūlīt pat pēc vienas no sanāksmēm tika rīkota talka par godu Lāčplēša dienai un turpinām tīrīt savu Dzilnciem mežiņu. Tā kā, jā, viss mums turpinās. Un nobeigumā tas, ko es gribu, jā, man ir ļoti zvargusa viena frāze iesēdusies, kas man, prātā, jā, kas man bija ļoti svarīgi tieši tajā laikā, kad mēs izstrādājam stratēģiju, darīt un radīt, ko kopā prasa dažādību apvienošanu, tas prasa cilvēcīgumu un prasmes, jo sevišķi cilvēcīgajos sirds projektos, jo ir jāreikinās, ka cilvēki ir dažādi, un ir tādi, kuriem gribas, kuriem vienmēr ir viedoklis, un jā, tā kā nāks saskarties ar dažādākiem viedokļiem. Tā. Es labprāt papildinātu, lai nesanāk, kad nepareizi varbūt sapratu par tām 3 tikšanās reizēm. Es stāstīju nevis no stratēģijas puses, bet no kopienas sākuma iesaist. Jā. Ja varbūt te ir kāds, kurš tikai gatavojas iektavizēt, ka tā sākuma tikšanās, kad es teicu, ka viss varbūt ir haotiski un kliedz, ka tas ir par to, ka tā ir iespēja arī sadzirdēt, saprast to kopienas struktūru, ko saka, kurš skaļi, un tad jau uz nākamajām ir ļoti viegli, ka tu zini to savu kopienas struktūru, kādi cilvēki, kurš, un tad tās lomas arī var ļoti labi nolasīt tieši tad, kad dod to iespēju. Jā, pie stratēģijas, protams, konstruktīvi vadīti un tad, bet organizējot tās pirmās kopienas, kur nav bijušas, varbūt es noprecizēšu savu teikto. Jā, paldies. Un Ilze, tie, kur nezinu, kur ir Dzilnciems un nezinu arī tevi, tad varbūt tās īsi ieskicē, cik tu ilgi Dzilnciemā darbojies un kas bija tā pirmā aktivitāte, ar ko tu sāki iepazīt savus kaimiņus? Es Dzilnciemā esmu laikam jau 20 gadus. Es šeit ieprecējos. Uzbūvējām māju, un tad, kad būvējām māju, tad mēs viņu būvējām pilnīgi klajā laukā, šeit nebija cilvēku. Un tad līdz ar to ļoti viegli ir iepazīties ar kaimiņiem. Tu redz, ka kaut kur ļoti tālu būvē vēl kāds, un tu vienkārši izcep plātsmaizi un ej ciemos. Līdz ar to daļu no kaimiņiem tu iepazīsti tieši šādā veidā, sadraudzējies, un rodas kaut kādi pirmie pasākumi. Mēs sākumā rīkojām muzikālos vakarus, pēc tam mums likās, kāpēc mēs viņus taisam tikai tur tajā mūsu šaurajā mazajā draugu lokā. Mēs varam uztaisīt viņus mazliet lielākus, un uztaisījām pirmos Dzilnciem vasaras svētkus.
Un laikam ar to arī mums sākās visa tā mūsu dzilnciema attīstība. Nu, tāds, kopienas apzināšanās tā bija. Un tieši tāpat tika veidoti otrie dzilnciema vasaras svētki, un tad jau nāca citi projektiņi. Un tā maz pamazītiņām. Tas, kas ir ļoti svarīgi, kad ir tas kodoliņš, kuri savācās kopā. Mums sanāca tā, ka no tā kodoliņa vieni aizgāja dzīvot uz Antiņu ciemu, viņiem tur tagad ir lielas pļavas. Vieni aizgāja dzīvot uz Rīgu, trešie aizgāja uz Norvēģiju dzīvot, un sanāca tā, ka tas kodoliņš mazliet tā kā pašķīd, un tad ir ļoti grūti sākt kaut ko atkal tā kā no jauna. Jā, tā kā izaicinājumi ir daudz. Paldies. Nu, tas arī ieteikums no tie, kas klausīsies ierakstā, ka tas kopienas, kurus mēs dzirdējām, tad viņi jau ir gadiem strādājuši, un viņiem bija tie jau pirmie soļi, kas ir tādi pasākumi, jau ir kodola veidošana un stratēģija. Tas ir tas nākamais solis, kur mēs, kā tas kodols, kuru mēs kā kopiena jau virzamies. Jo šīm te konkrēti stāstiem jau mēs dzirdam tāds, tagad mēs izstrādājām stratēģiju, bet tas, ko tur Ilze ieskicēja, ar ko mēs sākām, katram ir pilnīgi citas tikšanās, un bieži vien tiešām ar tādām praktiskām darbībām, satikšanās, talkām, vienu pasākumu rīkošanu, tad jūs ir idejas. Un paldies Ilzenei par stāstu, ka vienkārši eksperimentēšana man ļoti iepatīkās. Tas vienkārši pamēģinam. Nu, sanāk, jo to svētkus jau jūs radat sev. Un tā ir tā būtība, kur arī ar tām kopienas stratēģijām, kad ir kodols, un tad jau var paskatīties jau uz to kopējo bildi, un tās ir ilgtermiņa stratēģijas, kur mēs kā 5 gadus jo tad, kad jūs paši, kā iedzīvotāji, viņas definējat un uzliekat uz papīra, tad jums jau ir tāds mērķis, uz ko virzīties, jo nākamais jau ir viens ir pašvaldība, tad ir citi konkursi, bet vislielākā lieta jau ir jūsu pašu darbs un ieguldījums, jo gan pasākumu rīkošanai, gan arī tā stratēģijas īstenošanā. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi tām kopienām, kas šeit ir, varbūt tas tie, kas klausījās? Ja jautājumu nav, es teikšu paldies par jūsu ikdienas darbu, par jūsu interesi. Jo, ja jau jūs šeit esat, tad jums rūp jūsu kopiena. Un jūs gribat kaut ko darīt, tad es iesaku viens pateikt skaļu tikšanās vietu, un ticiet, būs vēl tādi cilvēki, kas arī uz to tikšanās vietu ieradīsies, un jau kopīgi jūs varat domāt, ko darīt tālāk, un tad arī no savas puses, ja ir idejas un nepieciešams padoms, droši vēršaties vai nu Pierīgas partnerībā vai partnerībā Daugavpils, un kopā īstenosim tās. Paldies jums liels un lai jauks vakars!